šis ir projekts, šo visu tā kā vairāk vada iekšā pati pašvaldība, un to visu tam zīk, tad arī te ir tie ārpakalpojumi sniedzēji, kur viņus norāda šajā gadījumā būtu jūs, jo tad jūs, ja esat atzīmējušiet, ja jūs arī tiekat klāt šim konkrētam lokāplānam, bet pašvaldībai tur ir tie kaut kādi varbūt 10 lokāplānam, bet jūs redzat vai tikai vienu. Tad viņi arī norāda tās sadarbības, kurām prasīs tur nosacījums vai atzīmes vai abas. Tālāk, tad galvenā sadaļa ir šī aktuālā redakcija, ja šeit var iezīmēt projekts un aktuāli. Tas ir tiklīdz jūs atverat vaļā to projektu, tā jums ir pieejama šī sadaļa, kas ir konkrēti par šo pašu projektu. Un tad tas svarīgākā ir tieši aktuālā redakcija, kur ir pieejami tā pamatinformācija, kaut kāds tas plānošu dokumenta teritorija, kur norāda vai nu kadastru vai pa konkrētu augšupilādētu teritoriju. Tad ir šie plānošu dokumenta sadaļas, kur jūs gan jau redzējāt, grafiskajā daļā tur pievieno, piemēram, tos PDF-us, paskaidrojumu rakstus pieliek klāt, un citā sadaļā, ja kaut kas ir īpašs tieši šim, kas nav īsti nodefinēts, bet, svarīgākās ir šeit. Un ja ir SIVN procedūra, tad, protams, arī vides pārskatu pieliek klāt. Šī sadaļa vairāk lēmumu ziņojuma attiecās uz plānošanas speciālistu, pašvaldībā, kur tad viņi attiecīgi virza to procesu, tālāk liekot klāt visādus šos lēmumus. Un jums šodien vairāk jāinteresē tieši tā teritoriju izmantošanas abūs noteikumi, kur mēs redzam, ka šeit nav iespējams ne plusiņš, ne rediģēšana tam līdzīgi, tāpēc, kad viņu izstrādā tādā ziņā, ka viņu izstrādā pašā sistēmā, strukturēt ievedot visu informāciju, pēc tam uzģenerējot šo PDF datni. Un kā tas notiek tad? Tas notiek zem projekta, ir tāds, var redzēt, vizuāli mazliet izdalīts tāds bloks, un šīs te visas 4 sadaļas ir tās, kas saistītas ar abūs noteikumiem. Un visas viņas ir jāizmanto, un visās ar viņām tā kā jāvada šī informācija iekšā, un pēc tam no šīm 4 sadaļām tiek veidots viens strukturēts, tā kā normāls PDF, abūs noteikumiem, kurš visām pašvaldībām tagad ir tā struktūra vienāda, lietotājiem uzreiz ļoti ērti lietot, jo viņi zinot vienu struktūru, iemācoties, zin, ka tur visām citām būs tāda paša līdzīga. Un arī jums, teiksim, izstrādājot vienreiz iemācoties, un tad tā struktūra arī tāda ir. Kāds izskatās, ir tā, kur atverat vaļā, tas ir apmēram šeit, un šī ir tā sadaļa, kur ģenerē to pašu PDF un kur veido tos vispārīgos daļas. Un vispārīgās daļas ir šīs pirmās 3 un pēdējās 2, var redzēt, ka pie 4. un 5. nav iespējams plusiņš, tā kā tur to izveidot citā vietā. Un tā veidošana ir diezgan vienkārši, ņem to punktu, nezinu, vai, piemēram, mums varētu būt 3 prasības transporta infrastruktūrai, restīvi šeit ir līdz 9. Ja jūs gribētu nākamo punktu, tad jūs spiestu šeit plusiņu, ja jūs gribētu, mēs varam vienkārši testu nolūkos. Tests, tur jauns punkts. Noteikti nerakstiet to numerāciju. Numerāciju viņš veido automātiski, un tas ir ērti tādā ziņā, kad pēkšņi jūs ieliktu jaunu punktu un pēc tam padarētu, viņš tā kā izmainītu. Ja jūs saliksiet tur numerāciju, tad viņi tur paliks un viss būs tā kā slikti. Un šādā veidā jūs arī pirmam var pārbīdīt to punktu. Jūs gribat vienu ātrāk un tā. Un šajā brīdī, kad jūs izveidot vienu izruku no jauna, tad viņš sataisīs savādāk. Šo 8. ielikt šeit 9. šo pārtaisīs uz 10 un tā. Un ja jūs gribat apakšpunktu, tad šeit ir plusiņš, ja jauns punkts šajā nodaļā, un ja šeit būtu apakšpunkts 8, tad jūs spiežat šeit plusiņu. Jauns. Jūs, protams, tur rakstat iekšā to, ko jums vajag. Un tādā veidā jūs varat arī pēc tam dzēst, ja kaut kas nav pareizi, un rediģēt, piemēram, šeit var rediģēt, var redzēt, ir bez tā 8, tāpēc, ka viņam nevajag to. Un tad jūs varat kaut ko nomainīt. Vēl labas, var arī viņus mazliet tā kā vizuāli kaut ko mainīt, piemēram, tur boldā, slīprakstā, tur tam līdzīgi. Interesanta lieta ir šī, ka var pievienot atsauci, piemēram, pievienot atsauci uz citu punktu, piemēram, uz kaut kādu tur, tas, kas šobrīd ir
6. punkts, kur atsauc, un tad jūs, piemēram, soties uz šo punktā tur minēto. Tur var locījums attaisīt tā. Un tā foršā lieta šeit ir tā, ka kad šobrīd ir uz 6. viņš atsaucas, bet tajā brīdī, ka, piemēram, šis 6. pāries kaut kā pamainīs secību, tad viņš arī automātiski šeit nomainīs. Un plus vēl tajā, gan šeit, gan PDF-ā viņam ir uzreiz, viņš tā kā iedod tā kā linku uz turienis. Un tas ir tas, kas vajadzīgs. Tad, kad pārģenerēs, tagad šis punkts vēlāk kļūst par 5, tad viņš arī izmainīs šeit kā 5. Nu, tas tā ātrumā tādas lietas. Un, kā jau minēju, jā, tad šeit jūs tikai tos vispārīgos daļus, katru punktu pa vienam vanam iekšā, līdzīgi ir vai pat identiski tas, kā šobrīd notiek arī tiesību aktu portālā, kas ir, kur izstrādā ministrāta noteikumus un likumus, un tādā veidā jūs to pa vienam punktam arī šeit to taisat. Labi, un ja kaut kā nav, piemēram, definīcijas? Tad atstāj tukšu un viss, jā. Neko, nav obligāti jāizpild visu. Reku, piemēram, šitas arī nekas... Nav jāraksta vārds nav? Nē, viņš automātiski ierakstīs. Mhm. Viņš rakstīs nenosaka to nodaļu un tā. Tā kā vienkārši atstāja tukšu un viss. Nav obligāti viss jāsaraksta un tā. Labi, pēc tam es parādīšu vēl vienu lietu. Tālāk, reku, funkcionālu zonas veido šādi. Reku nosaka, reku jau ir kaut kas definēts, bet mēs varam taisīt jaunu, piemēram. Tur izvēle. Jā, reku izveidot jaunu. Un viņš saka, pirmā mēs gribam saurupmāju apbūvi, un tad šit visu viņš skatās no tā, kā ir nodefinēts vanā, ja vispārīgos apbūves noteikumos. Viņš izveido jaunu tā kā indeksu, arī secīgi. Tas nozīmē, ka katrā pašvaldībā ir tā secība vienāda. Tas nozīmē, ka tas dzēs tur 1, 2 un 3 ir vai nu teritorijas plānojumā vai citos lokā plānojumos. Tāpēc katru reizi viņš dos jums jaunu tā kā to indeksu. Un to nevajadzētu mainīt. Tā kā viņš jums iedos to saurupmāju, tā arī jums vajadzētu viņu izmantot. Jā. Bet ja jau tas lokāla plānojums atbilst esošiem visiem nosacījumiem, kas ir GS2, piemēram, tad viņš tomēr tāpat jātaisa GS3, lai gan ir vienāds ar GS2. Nē, tad varēs, ja tas ir spēkā esošā teritorijas plānojumā, jā, tad ir cits stāsts. Es parādīšu vēl citur piemēru, pēc tam jūs man pasakiet. Ja tas jau atbilst, piemēram, varbūt arī lokāla plānojuma, ka, piemēram, GS atbilst pilnīgi identiski, bet, piemēram, tur transporta informācija vai dabas apsēdījumi vai kaut ko individuāli. Tad var vienu tādu, otru tādu. Un tas, kā to dara, šeit var nemainīt to pamatinformāciju, arī tiek no vana ņemta. Un te ir tā, ka šeit viņš ņem to pilno grozu no vana. Jā, arī no vispārīgām apbūves noteikumiem. Jūs varat visu viņu izdēst ārā, bet, ja jūs gribat pievienot klāt kaut ko, tad viņš arī pievieno tikai tādu, kāds ir atļauts. Tā kā jūs varat atstāt tikai 3. Vēl jāņem vērā, ka te ir šis apraksts ir arī noteikts vanā, 3. pielikumā, bet jūs viņu varat tā kā detalizēt vai bišķiņ sašaurināt, piemēram, šit bieži vien šo sašaurina, jūs tad vienkārši iekupējat šeit iekšā šo un paņemiet kaut ko padzēšat ārā, pasakot, ka tur nav zoodārs vai kaut kas tam līdzīgs un kapsētas. Kaut kā tā, ka tas nozīmē, ka konkrētajā pašvaldībā, konkrētajā zona būs šaurāks tas izmantošana. Un tad attiecīgi arī apbūves noteikumos būs nevis saite uz apbūves to vanu, bet būs jau ielikts iekšā jau šis konkrētais apraksts. Tā kā jūs varat atstāt šo, ja jums patīk un liekas, ka ok, tu var atstāt šo, kas ir labi, bet ja jums gribat kaut ko bišķiņ citādāk, tad nav tā, ka jūs rakstat izņemot to un to, jūs viņu visu tā kā pārkopējat un salabojat tā kā vajag tādā veidā, jo tad lietotājs redzēs tikai šo, tā kā tas, kas izmantotājs. Un viss, un spiežat saglabāt. Un pēc tam, tad, kad var rediģēt, tad var papildus šiem izmantošanas veidiem var norādīt citus noteikumus. Tas nozīmē noteikumu, kas attiec tikai uz konkrēto šo indeksu, šo zonu. Es nezinu, apstīsimies, vai tur bija kaut kas sarakstīts.
Ne, tā ir mūsējā tikko izveidota, bet iepriekš kāds te bija taisījis. Dažreiz viņi raksta. Nu jā, reku ļoti daudz ir īstenībā. Te var redzēt, ka ir tieši konkrētai tai, kas ir dzēs. Tas ir pašam ar roku rakstīts, ja? Jā. Un tad tas nozīmē, ka tie ir vēl papildus nosacījumi tai konkrētai zonai. Nevis tie vispārīgi uz visu lokālu plānu teritoriju, kas attiecas, bet tieši konkrētajā zonā. Tas ir tā kā, protams, tas, kas nav saistīts ar teritoriju izmantošanas veidiem, tas jābūt šeit, bet kaut kādas vēl par žogiem, vēl kaut ko tieši tajā zonā ļoti specifiskas lietas, to sarakstu šeit iekšā. Tā. Tā, un tādā veidā jūs pirmkārt sataisiet visu nodefinēt zonas, kādas jums būs. Un pēc tam, kas ir ļoti svarīgi, jums ir jāaugšupilādē ģeotelpiskie dati. Viņš neļauj, piemēram, šitos sagatavot zonu, kamēr ģeotelpiskie dati ir 0. Šeit var redzēt. Nav, tāpēc, ka es tikko viņu izveidoju, loģiski, ka viņš nekas tur nav augšupilādēts. Bet, piemēram, citiem šeit, kas ir bijis, ir kur 1 objekts, 5 objekti, 2, 1. Un kā objekti, to dara? Tas ir zemes vienības vai? Nē. Tas ir ģeometrijas. Tā kā, kad taisā kartogrāfiskā kaut kādā programmatūrā, tad cik ģeometrijas ir uzzīmēts atsevišķi. Tas var būt tikpat viena uz visu, kaut vai ja ir 5 kadastru un viena liela, visi 5 kadastrs viena zona, tad tas ir viens kā viena ģeometrija, kā viens objekts. Tam nav jātaisa atsevišķi. Piemēram, varam apstīt. Daži tur sadala, varbūt tās apstīšos kartēs, kā tu viņus sataisīšu. Tad, kad augšupilādē, tad arī var apskatīties, kāds izskatās. Šeit, piemēram. Tāpēc varbūt ir DA3 ir 2 objekti. Viens ir šeit, un viens ir šeit. Ūdeņiem ir viens, un tad, gan jau tur šeit ir sataisīts dzīvojumi. Iespējams, ka viņi ir salikuši vairāk. Reku transportu. Un, piemēram, ja vajadzētu vēl kaut ko. Šeit var redzēt, ir augšupilādēts arī apgrūtinātās teritorijas, piemēram, kultūras piemēra teritorijas robežas. Te ir aizsargu josla ap virsmas ūdens objektu ap dīķi. Vēl kaut kāda aizsargu josla, un, piemēram, šī te ir TINS teritorija īpašiem noteikumiem. Nozīmē, tās pelēkās, tās TINS 7, tas ir vienmēr saistīts ar transportu. Es drīzāk izbūvētu kaut kādu transportu. Tās nodefinē, citā vietā to es jums parādīšu, tad to nodefinē teritorija īpašiem noteikumiem. Bet teritorija īpašiem noteikumiem nav G3 vai kaut kas tāds? Nē. Tas ir neatkarīgi no zonas, kas nāk pa virsu klājas. Piemēram, tā standarta teritorija īpašiem noteikumiem ir šādas, piemēram, ainamiski vērtīga teritorija, kur ir, tad tu nosaki kaut kādas prasības tieši pirms tu sāc kaut ko būvēt, un vienalga kāda zona tur ir, bet tur ir vienādas vai nacionālās nozīmības infrastruktūra attīstības, tā arī tā pelēkā, tā TINS 7, tā ir, piemēram, kaut kāda koridors, kas iet cauri, jūs pasakat. Un tur arī, tas nāk vienkārši pa virsmu vēl papildus nosacījumu tam, kas ir noteikts jau funkcionāli zonējumā. Viņa lokā plānojumus viņu reti ir, parasti vairāk viņi ir teritorijas plānojumos. Un tā augšupilāde noteikti, labi, es varu pa augšupilādi pēc tam izstāstīšu, tā kā jūs man atgādināt. Tad abūs parametri nākamais ir. Un abūs parametrus jūs varat nenoteikt visās zonās, bet nosakiet tā, kurās. Un tas sanāk tā, ka katrā zonā jūs pasakat pirmkārt. Kur jūs tagad atvērāt? Rekur. 4. Tā kā jūs teicat, šis bloks ir saistīts viss ar abūs noteikumiem, tad pirmais vispārīgā daļa un ģenerēšana, 2. funkcionāls zonas, 3. teritorija īpašiem noteikumiem, kas nav obligāts, pēc satura, protams, un tad 3. teritorija abūs parametri šeit. Un tur ir tā, ka nevis jūs nosakat tos parametrus, nevis tā, kā jūs pasakat vispirms zonu un pēc tam pierakstiet parametrus, bet ja jums būtu 5 zonas, tad jūs varat uzreiz visas izvēlēties un pateikt, es varu rediģēt, pateikt, kurās zonās šāda veida parametrs ir. Šajā gadījumā tā platība, kāda ir jaunveidojamā zemes vienība. Jā. Un šajā gadījumā viņš ir ielikt tikai CD, bet jūs tikpat labi varat ielikt, ka tas nosaka arī CS un noteiks, un šajās nenosaka, piemēram, kas ir transporta, dabas sastāvdaļa un ūdeņi.
Un tad jūs turpinam, un te vienkārši nosaka vērtību. 2400, piemēram, ir CD, un ZS mums ir, 1200. Tas, ko šeit var ierakstīt, ir kaut kādas atrunas. Tas nozīmē, ko nevar īsti ar cipariem rakstīt, piemēram, ja tur ir kaut kādas, kas jāņem vērā, piemēram, blakus stāvošā māja vai vēl kaut kas un tam līdzīgi. Tas tā kā aizies kā tāda atsauce vēl, tā kā atruna klāt var ierakstīt. Un viss, jā. Vienīgais tas, kas ir vēl, var saglabāt. Vēl var izvēlēties arī tā kā papildus kā nosacījums, ko tās parādīšu. Piemēram, ja jūs sakat, ka tas konkrētais parametrs ir atkarīgs no teritorijas izmantošanas veida attiecīgi. Labi, varbūt šis nav tas labākais piemērs. Aizējam uz citu parametru. Abūs augstums. Un tad ir tā, ka mēs teiksim, ka papildus nosacījumi ir būs atkarīgi no teritorijas izmantošanas veida. Tas nozīmē, tad to, ko jūs būvēsiet, tad katram būs savs augstums, piemēram. Un tad tādā gadībā, tā kā līdz šim jūs nenorādat visai, es paskatu, ka šai, un jūs nenorādat visai funkcionālu zonai vienu vērtību, bet jūs norādat jau katrai zonai atsevišķi. Piemēram, daudzīgu māju jūs liekat to 14, bet, piemēram, biroja ēkai tikai pasakiet, kad varbūt 10. Vai šitiem vispār nenosaka, vai vēl kaut kas var ierakstīt atrunu. Šeit nenosaka, piemēram, atrunu. Viņam nav vērtības vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā katrai cits. Bet vienkāršāk ir, ka visai zonai ir viena. Bet tiklīdz ja tur tajā zonā ļoti daudz, tie izmantošanas veidi, jūs varat arī nodefinēt katrai savu. Tas ir pēc saturiski. Un tad viņš arī uzģenerēs to visu tabulu smuki un parādīs, kāds izskatās. Tā. Labi, šeit piemēru nevarēšu parādīt. Tā. Un par tiem ģeotelpiskiem datiem, tad runājot, tad ir tā, ka jāsaprot, ka šis kods, un tad jau brīdī, ka jūs strādājat ar ArcGIS vai ar auto, vai ar kādiem, kādu risinājumu. Mikrostacija. DGN. Mikrostacija ir sliktāks formāts, tāpēc, viņš nav tāds GISis, un viņš nav priekš tādu, bet var izmantot. Un tad sanāk tā, ka jums katrā šajā būtu savs slānis, tā kā tas layers vai levels, jums gadījumā būs šis, piemēram, tas, un jums tur piemēram, šajā gadījumā šis līmenis, un jūs tajā līmenī ieliksiet 5 objektus, visus 5. Ja jums tur būtu, vai vienu, vienalga, cik jums tur ir, tas ir viens līmenis, ir viens tas tur. Un arī līdzīgi ir arī ar kaut kādām apgrūtām teritorijām, tad viņam arī tas katrs apgrūtā teritorija ir savā līmenī pēc tā koda. Un tas, kā jūs to varat atrast, tad funkcionālu zonām un tindiem vienkārši, tur vienkārši kāds šeit ir kods, tāds arī līmenis, un tādā veidā tapim vispār neinteresē tā simbolizācija. Viņam interesē tikai 2 lietas - līmeņi, jeb kodi, kāds ir ģeotelpiskie, un pareiza ģeometrija. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs šajā gadījumā funkcionālu zonām obligāti jābūt laukuma veida objektam. Tas nozīmē, ka jāzīmē vai fils, vai, man liekas, arī dara tā kā outlines, bet ļoti smuki pareizi noslēgts. Nedrīkst būt kaut kāda šķirba, bet nedrīkst zīmēt arī abus. Nevar būt gan outlines, gan fils. Vienam objektam tad viņus uztvers kā 2 objektus. Lokā plānam gan jau maza teritorija, tur nevajadzētu būt baigām problēmām. Teritorijas plānojumu taisīt mikrostacijā gan ir parasti diezgan liela izaicinājuma. Jo viņš arī pārbauda daudzas lietas, kas ir taisīts ar ģeotelpiskiem datiem, atkal ir šeit. Tad tur gan ir ģeotelpisku datu ielādes šeit notiks, kur jūs ejat šeit, pieprasiet kaut kādu augšu pielādi, norādat, ko jūs opsī, testvidē kaut kādu kļūdu, bet var parādīt kaut kādu piemēru. Šajā gadījumā tiek augšupielādēts, piemēram, apgrūtinātās teritorijas,
un tad viņš atķeksē vienkārši kādus viņš augšuplādēs, pieliek klāt datni, šajā gadījumā DVG, arī atbalsta gan DVG, DXF arī patīk, tas ir atvērtais kods. Un tad jūs arī redzēsiet to izpildes paziņojumu, ko viņš augšuplādēja, ko nē, jo dažos gadījumos ir, kur veiksmīgi augšuplēdas tur objekti, bet varbūt arī kaut kas neaugšuplēdas, kur viņš neatbilst kods, tad viņš teiks, hei, jums ir kaut kāds kods 0, kurš taps tādu neņem pretī, viņš neatpazīs, kas tas ir. Jūs varat arī viņu tā kā ignorēt kaut kāds kodus, jūs zinat, ka apzināti esat salikuši tur kaut ko iekšā, kaut kāds rāmjus un vēl kaut kas, protams, neatbilst nevienam kodam, un jūs zināt, tad man jābūt, lai man ir 5 objektiem jāielādējas, un tad tie 20, kas ir ok, kad viņi tur ir, tad jūs arī varat ņemt vērā. Un nākamās pārbaudas, kas ir ģeotelpiskiem datiem, ir topoloģiskās pārbaudas, kur viņš pārbauda tā kā saturiskās lietas. Un viņš pārbaudīs, vai jūsu funkcionāls zonējums noklāja visu lokālu plānojumu teritoriju, lai nav tā kā atstāt kaut kādi baltie plankumi. Viņš pastīsies, vai viņi nepārklāja savā starpā. Nedrīkst būt tā, ka vienai teritorijai 2 funkcionālas zonas un apgrūtinātām teritorijām. Vēl viņi skatīsies, vai nav kaut kas uzzīmēts netīšām ārpus šī lokāla plānojuma teritorija. Tas arī ir ļoti svarīgi. Tādas lietiņas. Un, ja kaut viena no obligātām kļūdām būs vairāk par viennieku, kad skaits, tad viņš arī nelaidīs tālāk. Un to visu jūs varat apskatīt. Vairāk kā viennieku, bet viennieku laiž tālāk. Nē, nelaiž, nullijai jābūt. Te ir, šīs ir ieteicamās kļūdas. Ieteicamās ir tāds, pievērsiet uzmanību, bet tas var būt. Tur tā kā jābūt, tur, kur ir obligāta pārbauda, tur jābūt obligāti nulēm. Tās ieteicamās var tā baigi neskatīties, tas ir vairāk tāds, ka viņiem kaut kas tur ar kaimiņiem sakrīt, pirmā jūs lokā plānumā nosaka, ka tur vienu tīnu būtu labi, ja viņš tas tīns turpinātos un tā, bet bieži jau ja tur nav nekā, tad viņš visdrīzāk, ka tur nekas nebūs. Tas nozīmē pievērst uzmanīgi, padomājam, bet bez tā viņš laiž. Un tas, ko viņš laiž vai nelaiž, tas pašās beigās, ko jūs varat vienmēr izdarīt, var regulāri darīt, kas arī ir svarīgi. Jūs varat taisīt pirmspuldzēšanas pārbaudi. Un pirmspuldzēšanas pārbaudē viņš apskatīsies un pateiks, ja ir kaut kas sarkans, tad tas nebūs iespējams palaist uz publisku apspriešanu. Vestīvi kaut kas jāizdara. Un tur, piemēram, ir, ka viņš arī apskatās topoloģiskās pārbaudas, piemēram, šeit viss ir ok. Tā kā nav nekas sarkans, nozīmē, ka varēs viņu palaist. Vai ir pievienotas visas sadaļas, tad viss ok. Šajā gadījumā nav sagatavots abūs noteikumi. Un abūs noteikums sagatavo šajā sadaļā, ka viņus vispirms te uzģenerē un pēc tam pasakā, tad, kad viss ir kārtībā, mēs zinām, viss ir pareizi un tā, mēs vienkārši piespiežam pogu pabeigt Tīāna izstrādu un viss, bet viņš dažos gadījumos var neļaut pabeigt. Un tie gadījumi ir pārsvarā tādi, ka viņš pasaka, hei, jūs esat uztaisījuši funkcionālu zonu, bet nav neviena ģeotelpiska objekta. Nav iespējams, ka abūs noteikumos ir kaut kāda zona, bet kartē nav. Tāpēc tas tā priekš sevis arī laba pārbauda ir. Un arī otrādāk, jūs nevarēsiet nekādu funkcionālu zonu augšupilodēt kaut kādu savis izdomāt, kur plānotais nav nodefinējis šeit viņu. Ja mēs mēģināsim kaut kādu tur DS5 augšupilodēt, viņš neļaus, viņš teiks, tāda zona nav nodefinēta. Tas nozīmē, mēs pirms nodefinējam šeit zonas, pēc tam veicam augšupilādi tiem ģeotelpiskiem datiem. Un beigās arī nomainam uz sagatavots. Tā kā šeit ir jau sagatavots tā zona. Šobrīd arī tas arī vairāk priekš jums. Un tad, kad tiks augšupilēti šeit, jūs teikt, ja šitā viss kārtībā un tā. Ok, vēl divas, par abūs noteikumiem. Par tām ģeotelpiskiem datiem. Ģeotelpiskiem datiem, kas mums jādara, ir jāiet, Google un jāieraksta tapis vadlīnijas. Un tad viņš aizvedīs pirmais solis uz ministrijas mājaslapā, kur ir publicētas šīs visas vadlīnijas par ģeotelpiskiem datiem, kas ir domāts kartogrāfiem. Es iesaku izmantot šo, vienkāršotās vadlīnijas kartogrāfiem, un tur ir iespējams apskatīt visi datu slāņi, kādi ir iespējams augšupilādēt. Jūsu gadījumā gan jau būtu svarīgi funkcionālu zonējums, kaut kādas apgrūtinātās teritorijas noteikti pievērsiet uzmanību.
Plānšu dokumentu robežu jau es norādīju, šeit var redzēt. Šeit redzēt ir tas spēlākais kods, jo tas kods ir katram citādāks. Nozīmē, šeit jūs varat viņus neskatīties, tas sākums būs vienāds, piemēram, saurmājā, bet viņš būs individuāli no tā, kā jūs noteiksiet. Un to tad funkcionāli un teritoriju īpašiem noteikumiem kodus jūs skatāties tajā pašā tapī. Bet apgrūtinātās teritorijas jūs varat kodus skatīties gan ministrams noteikumos, kādi tie ir attiecīgi par attīstiem klasifikatoriem, gan arī šeit. Piemēram, ja jums tur vajag, sarkanās līnijas augšupielādēt, tad patiesībā jūs augšupielādēsiet arī laukumveidu objektu. Atcerieties, ka sarkanā līnija, ja visi apgrūtinātās teritorijas ir laukumveidu objekti, jo tā ir teritorija, kas tiek apgrūtināta, un tad viņš ir kā koridors. Viņš nevar būt kā vienkārši līnija, un attiecīgi tam jūs viņu ievadat šajā līmenī un augšupielādēt, un nosrādīs sarkanā līnija, un tādā veidā viņš augšupielādēs. Un vēl svarīgi ir tieši piedāvāja viņu šeit navigācijas pār. Jūs redzat šeit sadalīt, ir rekuris sataisīja tabulu, kas ir tieši par apgrūtinātām teritorijām. Tātad vissvarīgākās apgrūtinātās teritorijas ir tās, kas iezīmētas ar zaļu. Tās ir tās, kuras, ja jums lokāli plānojuma teritorijā ir, un viņas nav noteikts teritorijas plānumā, vai ar lokāli plānojumu tiek viņas precizētas vai detalizētas un tā tālāk, tad viņas obligāti ir jāaugšupielādē, jo šeit atbilstošais plusiņš, tas nozīmē, ka tas ir tas veids, kā viņas vienīgais veids, kā viņi var nonākt uz ATIS, kas ir apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma. Un tādā veidā viņas tiek ATIS reģistrēts, un no 25. gada tādā veidā viņš tiks arī reģistrēts kadastrā. Un būs kā, piemēram, atvieglojums vai vēl kaut kas un tam līdzīgi, piemēram, tas attiecas uz visām, labi, alūksnē, tas neskar, piemēram, virszemes ūdens objektu aizsargus, ja vajag precizēt, ja ir aplūstošā teritorija, ja vajag precizēt, ja nav tas, kas ir teritorijas plāna noteikti ap dzelzceļu, un rekur viens no tām ir sarkanās līnijas. Sarkanās līnijas ir veids, kā tikai plānošanas dokumentiem var noteikt, nekādā citādā veidā to nevar. Ap dzelzceļu, tā es teicu, šis neatiecas, un šis arī visdrīzāk neatiecas, tā kā pievērsiet uzmanību šai tabulai un tā. Dažiem plusiņš ir plus, kuri nav zaļi, dažiem ir viens plusiņš, dažiem divi. Rekur, tas ir tā pirmā zvaigznīte, tā ir tā, kas, kad tas ir vairāk pašvaldībai, kad to ir iespējams ar atsevišķu projektu augšupielādēt arī ārpus plānošanas dokumentu izstrādes. Nozīmē, ka ja pašvaldībām kaut kādas tās vajadzēs, viņi varēs viņus aktualizēt. Bet, piemēram, tie, kas ir šeit, tad viņus var noteikt tikai un vienīgi ar plānošanas dokumentiem. Viņus nevar tā vienkārši. Tāpēc arī šeit ir svarīgi tieši šeit nav plusiņš tikai tāpēc, ka viņu nevar pašvaldība izdomāt kādu dienu vienkārši aktualizēt sarkano līniju. Viņi var to izdarīt tikai un vienīgi izstrādājot kādu vienu no 3 plānošu dokumentu līmeni atbilstošu līmenim. Tur teritorijas plānojumu, lokālu plānojumu vai detālu plānojumu. Un ja viņi to neizdarīs, tad te ATIS tas nereģistrēsies, kadastrā iedzīvotāji nereģistrēsies un būs slikti. Ja, piemēram, viņa pēc faktam viņai vajadzētu tur būt, bet viņa izstrādāt plānošu dokumentu, tos netika izdarīts, tad tas radīs liels galvas sāpes vēlāk. Tā. Labi, vēl viena lieta, ko es gribēju parādīt, ir tā, ka, tad viens ir tas, kad mēs taisam jaunu lokā plānojumu, tas vienā testa vidē uztaisīja, tad pirmais solis tieši pie abūs noteikumiem ir izvēlēties abūs noteikumu struktūru. Tad tā, ko iepriekš rādīja, tā ir pilnā abūs struktūra, abūs noteikumu struktūra, kas vairāk tika veidota tieši priekš teritorijas plānojuma. Un lokāla plānojuma gadījumā bieži vien tur kaut kas vienkārši bija pa lielu, tie abūs noteikumi, piemēram, tur bija uzskaitīts satura rādītāji pilnīgi visas abūs
pilnīgi visas zonas, 13 laikam kādas ir iespējams, un tad lielākā daļa nenosaka un tam līdzīgi. Tāpēc priekš lokālu plānojumiem tika izveidota specifiski tieši vienkāršotā abūs noteikuma struktūra, kur patiesībā ir tikai 4 nodaļas, kur otrā ir saistīta ar funkcionālu zonēm, trešā ar tiniem, un pirmā ir atsevišķi viena nodaļa, kurā raksta iekšā visu, kas šajā lokālu plānojuma teritorijas izmantošana ir atšķirīgs no teritorijas plānojuma noteiktā. Tad jūs rakstat tikai to, kas restīvi pašā teritorijas plānojumā jau tā vispārīga daļa par žogiem, labiekārtojumiem tam līdzīgi ir, un jūs tad lokālu plānojumā nepārakstat to visu vai nemēģināt vēlreiz to visu tā kā uzrakstīt tieši to pašu, bet rakstat tikai to, kas ir atšķirīgs. Un tad nebūs vairs, nezinu, uz 40 lapām kaut kas tur jāraksta, bet varēs vienā A4 lapā iespējams ielikt. Jā, šis ir ļoti labi. Tātad, kur jūs gājāt pie projekta? Jā, no abūs noteikumiem vienkārši jāsaprot, vai jums jau sākāt izstrādāt, vai arī tad, kad jūs iesiet, tad jau viņš šeit parādīsies. Vai jūs jau esat bijuši uz noteikumiem jau tajā sadaļā iekšā? Es kaut ko mēģināju tur kopēt, bet tas laikam tā jādzēš ārā. Jā, tur vajadzēs uzsēzīt, ka jūs izstrādājat vienkārši no jauna. Ja jūs tur nekur nesat baigi savadījuši, tad jūs varat iet, es mēģināšu atrast vēl kaut kādu lokālu plānumu, kas ir izstrādē. Teiksim tā, tad, kad jūs ejat uz abūs noteikumiem, ja jums parādās tā 2 sadaļas, tad viss kārtībā jūs izvēlētos vienkāršoto. Ja jūs jau esat kaut ko izvēlējušies un jūs kaut ko sākuši darīt, tā kā jūs izstrādājat, tad jums jāiet šeit uz to bultiņu, un tad jāspiež uzsākt dienu izstrādi no jauna. Un viņš, tur, ja jūs neesat neko baigi savadījuši, tad arī nekā te nebūs. Tad jūs sakat, jā, ok, dzēšat, un viņš pēc tam jums ļaus, es notika viss, ļauj izrēdīties no jauna, un tad jūs izvēlaties šo vienkāršoto struktūru. Viņš tur minūti padarbosies, un jums būs šī vienkāršotā struktūra. Tūlīt mēs pastīsimies. Ok, labi, ka mēs viņš to dara. Es gribu vēl vienu lietu parādīt. Jā, tātad par to. Tātad ir 2 iespējas, kā jūs taisat funkcionālu zonas. Tātad, ja jums ir ļoti specifiski kaut kas atšķirīgs no teritorijas plānojuma, jūs vienmēr taisat jaunu ar jaunu indeksu tam līdzīgi. Ja kaut viena zona jums, piemēram, ir tāda, kas ir DS, kuras jums pilnībā 1:1 vajadzētu sakrist tiem noteikumiem ar teritorijas plānojuma noteikumiem, tad jūs spiežat šo pogu, pārvaldīt piesaistītās funkcionālās zonas. Un šeit ir tieši tas, kas ir noteikts tajā teritorijas plānojumā, un izvēlaties to zonu, piemēram, mums vajag DS. Atķeksējat un spiežat saglabāt. Un viss. Sanāk tā, ka tad, kad jūs izvēlaties to dzēs, viņam ir tāds zaļš ķeksīts, ka viņi ir piesaistīti no teritorijas plānojuma, redziet, viņiem nav poga rediģēt. Jums vienkārši šo zonu nav iespējams rediģēt, viņam ir identiski nosacījumi, kādi teritorijas plānojumai noteikts. Es nezinu, kāpēc viņam tur nerāda. Es tieši atceros viens arī. Jā, viņš pat nerāda tos noteikumus. Bet tad, kad jūs uzģenerēsiet tos noteikumus, gan jau tur redzēsiet. Iespējams, tāpēc, ka viņš tur ģenerējas tas. Restīvi, un tad var būt tā, ka, piemēram, viena zona ir tā, ko jūs taisat atsevišķi, un viena tāda, ko jūs piesaitījuši no teritorijas plānojuma. Un jāsaprot, ka viņi vienkārši nebūs rediģējumi, un tas arī viss. Un tad, attiecīgi, jūs augšpielādēt 0 objektu, jūs vienkārši ielādēt, paskatīt šeit, par šo lokālu teritoriju, tas CS, ielādēt to zonu lokālu plānojumu teritoriju, vai daļu no tā, un viss jums te galvas sāpes nav. Viņš arī nokopē visus abus parametrus tai konkrētai zonai. Šajā gadījumā viņš laikam vēl nav parādījies, vai arī nebija. Un ja es no DS1 izdzēšu vienu vārdu, tad man tomēr jātaisa, ka jauns DS2. Jā, nevar būt tā, kad jums ir. Tā ir cita zona, tik līdz jums ir kaut kas cits, tā jātaisa, tad tā vairs nav tā pati zona. Tāpēc arī jāskatās. Es tagad nezinu, kāpēc viņš... Rekur vismaz šeit izveidojās. Jā, neko var redzēt. Viss ir tukšs.
Jūs varat sākt no jauna šajā taisīt iekšā noteikumus un viss. Un vēl ir tā, ka jūs varat, šeit jūs liekat pielikumus klāt. Nu, piemēram, ir kaut kādas šķērs profila, vēl kaut kas, tad jūs šeit vienkārši liekat klāt, pievienojat tur datnes. Tad jūs šeit rediģējat un uzlieciet pilnu smuku nosaukumu, piemēram, pirmais tur pielikums, šķērs, profili. Kā tad sanāk, ka grafiska informācija var būt tā kā TIAN pielikumā, ja, bet TIAN tekstā nesanāk? Tas ir cits. Nu, restīvi šajā gadījumā jums vairāk ir pielikumos liek klāt, nevis visu grafiskā daļa ir atsevišķa, grafiskā daļa ir kā atsevišķs saistošu noteikumu sadaļa. Tā nevar būt vienkārši kā pielikums. Šeit pielikumi domāti vairāk kaut kādi tur saraksti vai taisa vai arī kaut kādi, saku, šķērs profilu, kuriem sarkanām līnijām vai kaut kas tam līdzīgs, bet ne pati grafiskā daļa. Tā visa iet šeit no aktuālā redakcija. Uzam aktuālās redakcijas un šeit pie grafiskās daļas liek klāt. Šajā vietā liek pievienot, nosaukt, šitas būs, piemēram, esošā izmantošana vai funkcionāla zonējums vai kaut kas tam līdzīgs un tad liek tos klāt. Pēc tam viņi tur publiskajā daļā Geolatvija parādās. Jūs Geolatviju gan jau zinat, kā tas viss izstās viņam. Vai nē? Geolatvija lietojam, jā, bet tā lietotāji tikai. Jā. Tur arī nav nekas cits. Tā kā jūs to arī redzat, jā. Tāpēc tur kaut kā, tad viņi arī šeit parādīsies. Šeit parādās tie abūs noteikumi, šitas būs tas, ko grafiskajā daļā ieliksiet, un tas būs kaut kur paskaidrojuma raksts arī šeit visdrīzāk. Un tāpēc nevajag. Pielikumi ir drīzāk, nezinu, kādu piemēru parādīju, ko es tikko lejuplādēju, ko taisīja. Arī augsts, nē. Tad saturs. Šajā gadījumā jūs izvēlētos vienkārši, jo jums būs arī vienkāršāks saturs, nebūs šeit, jo te atkal tad tajā saturā visur rāda, kur kaut kas netiek izmantos, kur nenosaka šo. Un saka tikai tur, kur šeit ir. Un kur ir tie pamatpunkts, apakšpunkts, kā jūs to visu. Tas numerācija viņš pats sataisīs. Un, kur mēs tad aiziešu. Te viņš kaut kādas sliktas tabulas. Rekur var redzēt, piemēram, izmantošanas veidi. Saurupmājai var redzēt, ka ir noteikts pašvaldības, šis ir pašvaldības noteikts individuāls tas apraksts, bet rindu mājām ir paņemts no vana, un tad viņš vienkārši ieliek to kodiņu, un šeit ir uz trešo pielikumu vienkārši links. Atver vaļā van trešo pielikumu, kur tad aizējam un izlasam, kas ir rindu māju apraksts. Tādā veidā. Bet, ja jums ir individuālais būs ierakstīts, tad viņš šeit arī rādīs un nebūs tas links. Kaut kā tā. Šeit ir, te viņš bišķiņ sakropļots, bet tagad ir labi, sataisījām to. Restīvi, tad ir, piemēram, minimāli jaunā zemes gabala, viņš uzreiz, jūs tikai ievadiet 800, bet viņš uzreiz smuki sataisīs, ka tie ir kvadrātmetri, un uztais, šis nozīmē, ka ir atruna uztaisīta šiem. Un atrunā, tad rekur viņam ir apakšā trešā atruna, un tad jūs ierakstīts kaut kas tāds. Te ir arī citām atrunām. Tas kā pēc tam tas viss izskatās. Jā. Pa lielam tas arī viss, jā. Tad, par grafisko daļu, mēs tikām paraugā projekts, kur ir tā grafiskā daļa ielādē, es sapratu datni, visu DVG, tā kā tas ir uzzīmēts ielādē, bet tad sanāk, ka tajā DVG jau kaut kādi kodi ir jāsaliek tā. Jā, tieši DVG. Tad ir, jums ir, jūs varat domāt, kā jūs to visu taisat paši, bet pa lielam ir tā, ka grafisko daļu pievieno divos veidos. Viens veids ir PDFs, kas šeit pieliek klāt to grafisko daļu, un otrs ir tieši vektoru dati, kur jūs sadalat jau pa konkrētiem datu slāņiem un augšplādēt jau kā DVG vai Shapefile vai DXF vai DV, un tam līdzīgi kādu vektoru datu formātā. Un
kāpēc tas ir vajadzīgs, tad sanāk tā, ka tas, kas ir grafiskajā daļā PDF ir šis, bet tas, kas šeit ir rekur uzzīmēts, tas lilā, tad tas ir tas, kas ir augšpielādēts. Viņš ir pārtaisījis viņu. Un tādā veidā jūs lādējat to konkrēto zonu iekšā, viņš atpazīst, kas tā ir pa zonu, kādā krāsā viņu jānokrāso un tam līdzīgi. Tā kā jums ir tikai jāielādē pareizi tā ģeometrija un kods, un viņš pats visu izdarīs. Ir kāds labāks piemērs, kur ir vairāk. Rekur, piemēram, teritorijas plānojums nav strukturēts, tāpēc apkārt ir balts, bet šis pats lokā plānojums var redzēt, viņš ir tukšums, bet te ir tā kā lokā plānojumai noteikts divas zonas, tā kā tāda zeltenā, kas ir GS10, attiecīgi viņš ir ielādēts ar kodiņu pareizo, lai viņš saprastu, ka tas ir GS10, un TR9 transporta informācijas 9, plus rekuri var redzēt, ir sarkanā līnija augšu pielādēta arī. Ja mēs tur identitātes, labi, viņš tur rāda. Sarkanās līnijas laukums noslēdzas dienvidu rietumu pusē. Jā, rekur var redzēt, ir noslēgts viņš. Viņi visi tā kā šeipā vai noslēgt loktūru. Jā. Tāpēc, kā es teicu, sarkanā līnija ir arī apgrūtinātā teritorija, un viņa ir kā laukumveida objekts, lai tajā brīdī, kad lietotājs identificē šo vietu, viņš var pateikt, ka tā ir sarkanā līnija. Tev nav obligāti jātrāp uz sarkanās līnijas, tu reki pa vidū pasaki, un viņš pasaka, šī teritorija sarkanā līnija robežās tā kā koridorā. Tāpēc arī ir tik svarīgi, ka to visas apgrūtinātās teritorijas sarkanās līnijas izmē kā laukumveida objekti, kas ir noslēgts. Un tāpēc viņu noslēdz, ar lokā plānam robežu viņu noslēdz. Visos gadījumos nē, bet jūsu gadījumā visdrīzāk tā arī būs. Tajā Geo Latvijā nonākšu tā informācija tikai, kad ir lokā plānojums apstiprināts. Nē. Jau tad, kad es augšu pielādēšu, jau tā bīsies? Tikai tad, kad aizies uz publisku apspriešanu. Ir tāds status publicēts pirms apspriešanas. Viņš tūlītos parādīšu. Šādā statusā viņš parādās sākumā. Tad sākumā ir izstrādē, tad tu redzi tikai lēmumus par uzsākšanu un vēl kaut ko. Tajā brīdī, kad jūs publicēsiet publisku apspriešanu, restīvi, no jūsu puses sagaida, lai visas tās pārbaudas aiziet. Un tad nozīmē, ka pašvaldība varēs pievienot lēmumu par nodošanu publisku apspriešanai un attiecīgi arī reģistrēt publisku apspriešanu. Ar lēmumu nepietiek, jo lēmums tur neko nedod. Viņam ir jāreģistrē publisku apspriešanu, lai reģistrētu publisku apspriešanu, ir jāiztur tās pirmspublicēšanas pārbaudas. Un tajā brīdī, kad viņi reģistrēs publisku apspriešanu, tad viņš mainīs statusu, publicēs pirms apspriešanas, jo tas parasti noteikti tur 5 dienas iepriekš. Sanāk, viņš ir tādā statusā stāv līdz brīdim, kad sāksies publiska apspriešana. Tad jau var redzēt, ka redz tos datus, varbūt detāli plānojumi. Tiekot tematiskie plānojumi, tāpēc arī tur nekā nav. Jā, un tad viņš ir apspriešanā. Tad viņš arī sūta visus paziņojumus tajā brīdī, tajā dienā, kad sāks publiska apspriešana, tad uzreiz arī tiek nosūtīts paziņojums par apspriešanu. Šeit arī. Tad notiek par apspriešanu paziņojums, un tad arī var redzēt viņu publiski. Un tā atšķirība, tad, kad viņš stājas spēkā, tad notiek tā saucamā konsolidācija, tad viņš ieliekās iekšā tajā kopējā slānī, kas ir pa visu Latvijas teritoriju. Tas notiek tikai tad, kad viņš aiziet uz spēkā. Un tad jau viņš ir kā, tas lokā plānojums jau ir kā no visā lielā pašvaldības dokumenta tā kā sastāvdaļa. Tā kā ir vairāk dokumenti, bet pašvaldībai ir tāds konsolidētais dokuments, kurā viņi griež iekšā un tas, kas reāli faktiski notiek. Un šajā gadījumā apkārt ir balts, bet ja tur būtu teritorijas plānojums, tad viņš izgriež ārā caurumu teritorijas plānojumā un ieliek iekšā tos datus, kas ir no lokā plānojuma. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi tos ģeotelpiskos datus sagatavot korektus un pareizi, jo viņš nākotnē būs kā daļa no lokā plānojuma, kur tajā daļā būs tajā konsolidētajā versijā, tas, ko mēs piemēram atveram teritorijas plānojumu, tā kā sadaļa, tad patiesībā nerāda nevienu dokumentu, mums rāda visu šo konsolidēto. Šis te viss ir konsolidēts, un tur ir
iekonsultējušies iekšā arī daudzi lokāli plānojumi pa virsu. Es nezinu, tur jāskatās, kur tie ir detāli plānojumi, bet kur ir kaut kāds L burtiņš, tur ir iekonsultējies arī lokāli plānojums. Nezinu, daudz D, L, tur rekur, piemēram, varētu būt. Ātri nav. Nu jā, tur tajā vietā. Jā. Un tad mēs identificējam to konkrēto vietu, tad viņš identificē to konkrēto zonu un tam līdzīgi. Dažreiz viņš lēni strādā, dažreiz ātri. Jā, ko redzēt. Tas nāk no lokāla plānojuma, kas ir Jugas ielā, un viņš saka, mastāvā būvu. Un nekad kaut kāds tīnī visam teritorijām un tā. Nu, kaut kā tam līdzīgi. Sarkanā līnija jau var būt arī uz D. Jā. Mhm. Nu, restīvi, bieži vien viņi zīmē apakšā to tehnisko, bet tādā ziņā viņš var būt, restīvi, sarkanā līnija nav tiešā veidā saistīta ar konkrēto zonu. Mhm. Viņa var arī iet pa virsu tā kā zonē. Tas ir tāds tehnikas jautājums. Daži zīmē tā, daži tā. Nav tādas, man liekas, pareizās, nepareizās. It kā tintos, nu jā, dažādi tās situācijas ir. Bet jā. Jā, vēl kādu, varbūt ir uzreiz sitieni jautājumi, kurus var parādīt. Varbūt tur tā sadaļa ģeokoordinēta rastri, kas tas viss ir topoloģija. Mums bija agrāk obligāti prasība, bet tagad vairs nav. Tā ir tā kā te sanāk tā, kad pēc gadiem 10, piemēram, tas kadastrs, uz kuru jūs izstrādājat, piemēram, vai topogrāfiju, uz kuru jūs izstrādājat to konkrēto lokālu plānojumu, jau sen būs mainījies, novecojis un tā. Un tāpēc, bet mēs Ģeolatvijā vienmēr rādām paši jaunāko kadastru, reizi mēnesī viņu aktualizējam, un sanāk tā, ka tās, piemēram, brūnās līnijas, kas ir kadastrs, jau ies kaut kā šķērsām, varbūt tās tam funkcionālam zonējumam. Un tāpēc mēs gribējām rast iespēju, ka pēc 10 gadiem, piemēram, jebkurš lietotājs varētu pieslēgt to kadastru, uz kura tika izstrādāts tas lokāla plānojums. Un tad tas ģeokoordinātas rastrs ir iespēja kādā veidā jūs augšpilādēt bildīti, piemēram, kura ir piesaistīta koordinātēm un tad attiecīgi tur parādīt. Bet, ar laiku tur radās problēmas, viņi ļoti milzīgi bija tie rastri un tā, viņus tā kā mēs uzlikām, ka tas vairs nav obligāta prasība, bet pašvaldības to vai izstrādātāji var to darīt attiecīgi pēc savas izvēles. Kā tas izskatās, varbūt mēģināšu kādu atrast vecāku. Lokāla plānojuma, kas ir spēkā. Es nezinu, cik, vai kādu to vēl izstāst, ka nav. Kādu no pirmajiem vajadzētu. Kur bija viena, piemēram, kādas pašvaldības plānojums un kadastra kārta. Tāpēc šis varbūt pieslēgs, es varbūt nē. Jā, kur redzēt. Šajā vietā kur uzzīmējās. Un tas ir, ģeokoordināts rastrs nozīmē, ka viņš ir, nav vienkārši rastrs, bet tas ir tā kā bildīte, kas ir piesieta koordinātēm. Tas nozīmē, ka kur es viņu pieslēdzu, un viņa tā kā rādās. Šobrīd tas ir diezgan jauns, varbūt lokāla plānojums, teritorijas plānojums diezgan sakrīt jau ar esošo kadastru. Pēc kāda laika tas kadastrs atšķirsies, un tādā veidā tu vari šeit pieslēgt un apskatīties. Līdzīgi arī gan jau topogrāfiju var pieslēgt. Apskatīties to topogrāfiju, kur tas ir bildīte pieslēgta pa virsu. Tu redzi, kāds tika izmantots tieši izstrādē.
Un, jā, tāda iespēja ir. Jūs varat domāt, vai jūs to taisīsiet vai nē. Un tur mikšstacijā to var izdarīt. Tad ir tā kā jātaisa tā kaut kāds JPEGs, kuram ir kaut kāds Word failiņš. Tā kā tur šajā gadījumā jūs vajadzēs augšpilā 2 veida failiņus, kas saucās JPG un JPG-P vai kaut kas tāds, kurā ir norādītas koordinātas tiem konkrētām bildītas stūriem. To var palasīt arī rokas grāmatā un arī izdomāt, vai jūsu gadījumā tas būtu forši. Tā kā arī darīt. Bet tās datu kopas no DGN es varu uz autokadu pārveidot un būtībā augšupielādētajās geotopisko datu ielādēs. Nē, tur jūs varat izmantot dažādas formātus. Man liekas, tagad testu vidē kaut kas man te negāja. Vai es apsišos, varbūt šeit ir. Šitam ies. Nestrādā tur testu vidē, skatījos vairākus piemērus. Drīzāk ar kaut kādām, izmaiņām testu vidē ir kaut kas salauzts. Tur tieši jā. Bet, prodā vajadzētu, tas nozīmē, ka jums varat izvēlēties dažādus formātus. SHP, DXF, jā. DVtāri. Jā, tā kā varat izdarīt. Tiešā DGN tiešā veidā netiek atbalstīts, bet no mikrostacijas nav problēmas eksportēt uz to pašu DXF vai DVG, jo tieši tā ir tā izvēlētā platforma un veikt šīs te ielādes. Un ja tur kaut kādas kļūdas ir, viņš izmetīs kļūdas. Izpildu ziņojums Armīna atver varbūt tās kādu no tām ielādēm. Tur ir izpildu ziņojums, ja kāds no objektiem, piemēram, ir kļūdains, nav tāds ģeotelpiskais kods, piemēram, norādīts, kāds ir failā, līdz ar to tad viņš tur izpildu ziņojumā tur norādīs, kad veiksmīgi tiks ielādēts tik un tik ģeometrijas un tik ģeometrijas, piemēram, sistēmā neielādē, jo tur ir tādas kļūdas. Bet iepriekš stāstīja, ka ja tās kļūdainās kaut kādas tur liekās, tad viņš viņas ignorē. Viņš tās kļūdainās ģeometrijas ignorē, ja pieņemsim failā ir, piemēram, 6 objekti, 5 ielādējās, 1 nē, tas nozīmē to, ka varat vizuāli pastīties, varbūt bija kaut kāda liekas objekts, kaut kāds failā, piemēram, tas nenozīmē, ka tur ir kaut kāds problēmas tālāk ar publicēšanu, tur jāpaskatās pašiem ir tās topoloģiskās, jeb loģikas pārbaudas, vai tās tur viss izpildās. Un tas, ka tā ielāde pati ir kļūdaina, tas nenozīmē, ka tie dati, jāskatās, cik dati ir ielādējušies. Ja ir 5 objekti un tas mērķis ir dabūt iekšā sistēmā 5 objektus, tad arī jūs būsiet savu mērķi panākuši. Jā, bet viena lieta jāsaprot, restīvi, jūs tos augšplādus vienam slānim varat darīt, cik vien vēlaties daudz. Nozīmē, jūs vienreiz augšplādat, kaut kas nav kārtībā, jūs izlasat, saprat, kas pa kļūdu jūs sataisat, un augšplādat vēlreiz. Un tā lieta ir tāda, ka katru reizi jūs atzīmējat to konkrēto slāni, piemēram, funkcionālu zonējumu, viņš izdēš ārā pilnīgi visu to iepriekšējo, ko jūs lādējat, un paņem jauno. Tā kā nevar tikai augšpildēt kļūdaino to objektu. Sanāk tā, ka jums ir, viņš augšpildē par visu slāni. Kaut vai, piemēram, slānī tur funkcionālu zonēm ir 5 objekti, viens ir kļūdains, jūs to vienu salabojat un visus 5 vēlreiz augšpielādēt. Un tā jūs varat atkārtot kaut vai 10 reizes, kamēr viss ir kārtībā vai tieši tā, kā jums vajag. Kaut kā viņš nevar atrast citas redakcijas arī. Jā, vienkārši tas, ko es teicu, un Roberts skaidroja, ir tā, ka nav obligāti tai augšplādes statusam jābūt izpildīts. Tā kā viņš var būt arī palikt kā kļūdains. Jo kļūdains nozīmē, ka viņš ir atpazīstams kaut ko nav augšupielādējis, kaut kādu jums tur lādējāt 10 objektus, un viņš saka, ka mēs tikai 5 augšupielādējām, un tāpēc 5 ir neielādēti, tāpēc ir kļūdaina augšplāde, bet ja jūs saprotat, ka saturiski tie 5 bija kaut kādas rāmis, tad un 5 ir ielādēti tieši cik jūs gribējāt, tad jūs to varat ignorēt un teikt, viss kārtībā. Bet jūs varat arī tīpat labi izdzēst tos 5 ārā un pamēģināt vēlreiz augšplādēt, lai viss ir tā kā smuki, bet tas ir tas tā kā. Jā, viss man tā laikam uzkāries.
Īsi paskaidrojuma raksts gan ir tikai parastā PDF augšuplādā. Jā. Paskaidrojuma raksts vienkārši PDF. Un tagad es kaut ko tur sākšu dzēst, kas man nav pareizi. Es taču nevaru izdzēst neko tas, kas ir no alūksnes puses, piemēram, kaut kādus jūs dzēsat tos datus tikai lokāli plānojumu ietvaros. Jūs tos, ja viņi ir tikuši pārkopēti, jūs tikai tur arī dzēšat lokāli plānojumu. Jūs jau no spēkā esošā dokumenta nevarat izdzēst tur neko. Otrs vēl par Tianu, tur sanāk, jums nav obligāti, lai sākotnēji redzētu, kāds Tians izskatās un uzģenerēt to PDF datu, jums nav arī ģeotelpiski objekti tālāda iekšā. Jūs varat sākotnēji arī savadīt Tianu, pēc tam tikai ar ģeotelpiskiem objektiem strādāt, vai arī to darbu veikt arī paralēli. Vienkārši nevarēs pabeigt to. Jā, vienīgais nevarēs tālāk pateikt, publicēt un tā tālāk, pabeigt Tianu izstrādi nevarēs, jā. Man te laikam viss, kā viss. Vēl ir kaut, jā. Tapis jau nepārbauda, ja tur, piemēram, ir dabas un apstādījuma teritorija, ka tagad viņu veido uz jebko citu transportu vai uz apbūvi, viņam tas ir viena alga. Viņš jau tik kodu saprot, ka tur tāds ir jāģenerē. Jā, jūs domājat, tie, kas teritorijas plānojumā, jā? Lokāli plānojumu, tā kā teritorijas plānojumā dabas apstādījumu teritoriju. Es viņu taisu par transportu. Tad tapisam jau tas ir viena alga. Jā, jo tas jau, kurā gadījumā tapim nevar būt kaut kāda loģika iestrādāt, kas pasaka, ka nedrīkst veidot kaut kādu citu zonējumu. To jau pateiks droši vien, kad gan pašvaldības vai iedzīvotāji, teiksim, konkrēti, mēs nevaram tādas ierobežojumus uzlikt sistēmā. Viss, ko viņš darīs tajā brīdī, ka jāiedomājas tajā brīdī, ka lokāla plānojums stāsies spēkā, tad pa nakti notiks konsultācija, kur viņš to no teritorijas plānojuma izgriezīs lokāla plānojuma teritoriju un ieliks iekšā lokāla plānojuma datus. Un viņš neskatīsies, kas tur saturiski ir vai nav. Restīvi, ja pašvaldība ir pateikusi, ka tas ir ok, tad arī tas arī tiks ielikts. Viņš vienkārši visi dati tiks izdzēsti. Atšķirīgāk ir ar apgrūtinātām teritorijām un temniskiem datiem. Tur ir daudz sarežģīti. Tas nāk, viņš no teritorijas plānojuma konsola datiem izdzēsīs tikai tās apgrūtinātā teritorija grupas, kuras tiks atzīmētas. Tā kā es jums rādīšu šos tabuliņu, tad ir tā, ka šī ir konkrētas grupas, tad tās, kuras jūs augšuplādēsiet, tad tās tiks arī izdzēstas, piemēram, ja jūs augšuplādējat sarkanās līnijas un neaugšuplādējat aplūstošās teritorijas, ja, piemēram, tāds būtu tajā teritorijā, tad viņš sarkanās līnijas nomainīs, bet aplūstošās teritorijas nenomainīs. Lai, piemēram, nebūtu tāda situācija, ka jums ir pa visu pilsētu ir ķīmiskā aizsardzības teritoriju ūdens ņemšanas vietu, jums nav vēlreiz viņu jāaugšuplādē. Ja tā attiecas arī to lokālu plānojumu, tur nekas nemainās, tad viņš tajā konsolidētajā atstās to, kas ir noteikts teritorijas plānojumā. Bet, ja, piemēram, sarkanā līnija tiek izveidot no jauna vai precizēta, tad sarkano līniju visā lokālā plānojuma teritorijā viņš izdzēsīs ārā no teritorijas plānojuma un ieliks iekšā jūsējo. Bet jums par to daudz nav jādomā. Jūs tikai domājat tā, ka kurus objektus veidus jūs precizējat. Kā tā. Es vēl gribēju jautāt par grafisko daļu. Es sapratu, ka ļoti svarīgs ir tas līmenis, bet, teiksim, krāsa, tur biezums un tādas lietas, mikrosociāli, teiksim, viņš ļauj izvēlēties. Tam ir kāda būtiska nozīme, kādā krāsā, kādā biezumā, lai augšupielādē. Pie augšupielādēm kāda simboloģija nav svarīga. Šī gadījumā tikai sistēmai jāzina ir kods. Un tad attiecīgo simboloģiju jau sistēma zina, zīmējot kartē. Tas, kādu jūs būsiet izvēlējušies to simboloģiju, tas neietekmēs tālāk, teiksim, ielādi. Vienīgais tas, kad jūs taisīsiet to PDF-u, tad ir labi, ja jūs... funkcionālu zonēm gadījumā jums jāņem tie paši kodi RGB, tā krāsa kādi. Jā, tad kā tas ir PDF-a, jā. Bet tajā augšupielādēm tur tikai tīri līnija. Tikai līmenis un ģeometrija. Jūs nevarat teikt funkcionālu zonējums un lādēt iekšā līnijas.
jums jālādē laukuma veida objekti. Nu, tikai tādā veidā. Un tas arī viss. Un, piemēram, šajā gadījumā var redzēt, ir lādēts tikai funkcionāls zonējums, kur ir funkcionāls zonējums DVG pielikts, un viņš redz, kur ir augšplāda 9 ģeometrijas, nu, tā kā 0 ģeometrijas, tā kā neveiksmīgi nav neviena augšplādēta. Nu, tā kā bijusi, nu, visas 9 ir augšplādēta, ciksim tā. Vēl tam ģeometrijām vajadzētu sastāvēt ne no kaut kādām līklīnijām, kas ir, nu, jā, kurves un tā, jā. Ne. Jā, jo tādu veidu tās līnijas datubāzes nu, teiksim, neņem pretī, un līdz ar to tad tas objekts visdrīzāk iekritīs sadaļā. Komplekss šeit tur vēl tā. Kompleksais viņš var būt, bet viņš nevar sastāvēt tad tur tās kurves vai bīsplaini, nu, tos tad jums būtu jāsašķeļ tādā gadījumā, lai to objektu varētu ielādēt. Es sapratu, paldies. Nu jā, līdzīgi kā sarkanām līnijām, visām ir jābūt tiem punktiem vienkārši virsotnēm, tā teikt. Jā, viņas. Nevis aplīšiem, bet virsotnēm. Jā. Labi, bija gan par grafisko daļu, gan par Tianu tikām par savadīšanu un augšu pielādēšanu, bet tad tas PDFs kurā brīdī izveidojas tajā sistēmā? Tajā brīdī, kad jūs piespiežat pogu, labi, tā. Pieliec vienu punktu klāt, ko tu droši. Nē, šī ir vienkārši vecā redakcija, tāpēc. Šeit būs ir. Tad, kad jūs piespiedziet šo pogu, izveidot Tianu izdruku. Un jūs viņu varat taisīt katru reizi kaut ko. Nu, restīvi, viņi taisās kaut kādas tur, nezinu, 5-10 minūtes, tāpēc viņu visu laiku spaidīt nav forši, bet jūs varat viņus vairākas reizes, piemēram, šodien beidzam darbu, un tagad čuču visu savadīju vai ejam pusdienās, piespiežat šo, atnāksiet atpakaļ, jūs viņu varēsiet redzēt, kā viņš izskatās tajā PDF-ā. Un redzēt viņu var divās vietās atvērt. No šīs sadaļas jums jāpiespiež šis, tā kā noteikumi lejuplādēt. Bet, ja jūs esat tajā aktuālās redakcijas sadaļā, tad viņš arī izveidojās šeit. Šis tiek automātiski uzģenerēts, šis PDFs. Bet te vienmēr būs viens fails. Jā, viņš veco izmet ārā un jauno ieliek. Bet tad tur daudzie faili ir šeit. Nu, šeit viņš veido tādu izstrādes vēsturi, tā kā jūs varat pēc tam apskatīties pa dienām, kurā brīdī jūs kaut ko esat pielikuši klāt, ko nē. Nu, tā kā pēc tādas failiņas, bet viņi netiek nekur publiski rādīti. Tā kā jūs viņus redzat, pašvaldība redz, bet publiski viņi nekad nebūs pieejami. Nu, tā kā kur ir pelēks, tā kā tas ir vairāk tāds izstrādes dati vai izstrādes materiāli. Var redzēt katru ģenerēto to veidu. Un tā attiecīgi, cik reizi jūs esat ģenerējuši, cik arī viņš tur rādīs. Jā.